sarunu esmu aicinājusi dakteri un ļoti harizmātisku cilvēku, Kasparu. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Es ļoti labi zinu, ka Lotus Pharma ir ļoti naska uz jaunu, inovatīvu un gudru produktu veidošanu. Saki, lūdzu, vai jums ir arī kāds jaunums mūsu locītavu veselībai? Jā, šajā gadā mēs ievadījām jaunu produktu, kas saucās Magneflex, un viņš apkopo ļoti svarīgas locītavai aktīvās vielas. Šeit ir gan magnīs, kas ir ļoti svarīgs muskuļiem, šeit ir D vitamīns, efektīvā devā kauliem, un arī šis jaunais kolagēns, locītavu kolagēns vai saucamais natīvais kolagēns. Pasaulē ir zināma vairāk kā 28 kolagēni, un kolagēni dalās tātad dažādos tipos. Ir pirmais tips, tas ir ādas tips kolagēnam, otrais tips, tas palīdz vairāk locītavām, un trešais tips, tas palīdz iekšējiem orgāniem un arī ādai un matiem. Tas nozīmē to, ka ja mēs gribam palīdzēt locītavai ar kolagēnu, tad mums ir jāskatās otrais tips. Un ir locītavām divi kolagēni. Ir šis vecākais kolagēns, tātad hidrolizētais kolagēns, kurš jālieto 6 līdz 10 grami dienā. Un viņš iedarbojās kā barības vielas, mēs apēdam šo kolagēnu, viņš sadalās peptīdos, un tad viņš pa asinsvadiem, pa kaula asinsvadiem nāk šeit tuvāk šai virsmai un ir kā barības viela, lai veidotos šis skrimšļa visefektīvākā darbības forma. Un ir šis otrais kolagēns, saucamais jaunais, natīvais kolagēns, kurš ir veidots no vistas skrimšļa, un viņš nesadalās organismā. Viņš uzsūcās tieši tāds, kā ir, jo ir cita tehnoloģija, tā ir tādā ļoti zemā temperatūrā veidots šī aktīvā viela, un viņa caur limfātisko sistēmu, un viņa nevis caur asinsvadiem, bet caur limfātisko sistēmu nonāk tieši locītavu somiņā. Un tur viņa darbojās pierādīt šī pretiekaisuma darbība. Tā kā it kā kolagēni visi pēc nosaukuma vienādi, bet darbojās pilnīgi atšķirīgi. Un tā ir tā jaunā lieta. Un te ir ļoti daudz jauni pētījumi. Eiropā, starp citu, ir tikai 2 kompānijas, kas ražo šo jauno kolagēnu, un viņš īstenībā ir kļuvis liels deficīts, jo viņam šī iedarbība ir ļoti efektīva. Jā, bet tu teici par kolagēnu, bet ir droši vien kaut kādas papildvielas, kas palīdzēs. Jā. Tad, lai mēs kopumā skatāmies uz locītavu, tad mums ir svarīgi, kā es teicu, muskuļi. Ja, un nekas labāks par magniju nav izdomāts, lai muskuļi būtu pareizā tonusā. Bet šeit atkal ir jāatcerās, lai mēs lietas darītu pareizi. Magnijs uzsūcās 150 mg vienā reizē. Tas nozīmē to, ja mēs gribam visu dienu, lai mums muskuļi būtu pareizā tonusā, ir jālieto 2 reizes. No rīta 150 mg aktīvā magnija un vakarā 150 mg aktīvā magnija. Protams, mums ir vajadzīgi, ja mēs gribam saglabāt locītavu, lai tās barības vielas nonāk uz locītavas virsmas, ir vajadzīgs šī kaulu veselība. Un tādēļ ir vajadzīga šī lielā deva D vitamīna. Tātad 2 reizes dienā 2000 no rīta un 2000 vakarā. Un, protams, šis jaunais kolagēns, šis natīvais kolagēns, kas izņem ārā to iekaisumu, ja viņš tur ir. Nu, šī kombinācija nodrošina tādu optimālu locītavas veselības saglabāšanu. Magneflex lietotājs var būt gan tie, kas aktīvi sporto, teiksim, pa brīvdienām vai arī vakaros, bet tie var būt arī pilnīgi parasti cilvēki kā es, kas varbūt pa dārzu kustās 50 gados un mēģina saglabāt šo ātrumu, ar kādu ir staigājis 20 gados. Un tie var būt arī mūsu vecāki, kas varbūt arī tāpat pa dārzu kaut ko dara un mēģina aiziet uz veikalu tajā pašā tempā kā agrāk. Tā kā šeit ir ļoti liels tas tātad pacientu, kas varētu mūsu produktu izvēlēties, un tie var būt 35+, tie var būt 50 gan vīrietis, gan sieviete, un tie var būt arī mūsu seniori, kas grib saglabāt veselības prieku. Lotus Pharma. Inovācijas veselībai.